Mašīnbūve ir atslēgas nozare, praktiski pamatnozare visai rūpnieciskai ražošanai. Darba mašīnas faktiski ir vienīgās, kuras automatizē ražošanas procesu, tā rezultātā aizstājot cilvēku roku darbu, pārņemot to no mums cilvēkiem. Viņi ir mekatronikas speciālisti, šie puiši, jā, mekatronika. Mekatronika ir tāds moderns, jauns specialitāte, kas kādreiz bija automatiskās līnijas, kas apvieno vairākas specialitātes. Tātad datoru, programmēšana, datortehnika, viss, kas ir saistīts. Tad saistīts ir ar elektroniku un mehāniku. Teiksim, ja strādā konvejers, ja paciņā lejās, teiksim, tā ir elektronika, kas kontrolē programmējumie kontroleri, bet, lai viņš pārvietotos pa kaut kādu vietiņu, ir jābūt ieprogrammētam kontroleriem, ja? Tātad, un mehānika ir tas, kas tur kustās viss. Tātad, tas viss ir tāds kopīgi saistīts, un tā ir mekatronika. Plašākie reģioni, kas pašlaik sāk attīstīties, bez šaubām, ka tā ir Jelgava, ka tā ir Daugavpils, kur ienāk iekšā lielas investīcijas, un, lai nodrošinātu šo darba spēku, mums ļoti liels pieprasījums ir pēc specialistiem, kas var apkalpot mašīnas ar augstu programmas vadību, kur var izmantot iekārtu projektēšanā un tehnoloģijā datorsistēmas, datorprogrammas, un tāpēc ļoti liels trūkums speciālistu. Šodien Latvijā mašīnbūves un metālapstrādes nozarē darbojas vairāk kā 1000 uzņēmumi ar 33 000 strādājošo, kas gadā saražo produkciju par vairāk kā 800 miljoniem latu. Šī produkcija tiek eksportēta uz 116 pasaules valstīm. Eiropas mašīnbūves nozare ir pasaules līderis, kas nodrošina 41% no vispasaules ražošanas apjoma. Mašīnbūve kā nozare ir viena no vislielākajām darba devējām Eiropā. 140 000 uzņēmumos visā Eiropā strādā 2,5 miljonu augsti kvalificēti speciālisti. Šobrīd Latvijā inženieri un ciparu vadības darba galda programmētāji ir labi apmaksāti. Pavisam netālu no Rīgas, Piņķos, tiek ražotas komplektējošās detaļas lielajiem autorūpniecības gigantiem Volvo un Scania. Jelgavā tiek ražoti dzēsēšanas radiatori un izpūtēji automašīnām. Daugavpilī tiek pilnībā atrestaurētas vecās dīzeļlokomotīves un ražotas dažādas elektrosistēmu detaļas visām mums labi pazīstamajām Eiropas automarkām. Vēl Daugavpilī ražo lauksaimniecības mašīnas. Liepājs metalurgs ražo armatūru, ko izmanto celtniecībā ļoti daudzās pasaules valstīs, tā skaitā ASV. Rīgā uzņēmums Severserlat ar vairākus miljonus vērtās vienas iekārtas palīdzību no metāla sloksnēm spēj izliekt caurules nepārtrauktā ciklā. Rīgas kuģu būvētavā atjauno vecos un būvē jaunus kuģus. Vēl Rīgā ražo presformas plastmasas izstrādājumu izgatavošanai. Rīgas vagonbūves rūpnīcā izstrādā un ražo piepilsētas pasažieru, elektro un dīzeļvilcienus, kā arī tramvajus. Tie ir tikai daži uzņēmumi, kas aktīvi strādā mašīnbūves un metāla apstrādes sfērā. Viss, kas ir apkārt mums, tā ir viss mehānika. Tā ir metāla apstrāde, tā ir mehānika, tā ir mašīnbūve, tā ir aparātbūve. Viss, kas ir ap mums. Inženieru zinātnes praktiski ir tās, kas virz viss progress. Jo cilvēks ir slinks radījums pēc savas būtības, un saprot, viņš vienmēr izdomā, kā atvieglot sev dzīvi. Ja?
parasti to izdomā inženieri, jo viņam ir tās pamatzināšanas, paskaties, bez inženieriem jau nekas nenotiek. Tās pašas brilles, kas tev uz acīm, ja? Paskaties, tur ir vajadzīga tehnika, lai izgatavot, ja? Un kas tās mašīnas ražo? Kastrolīti, karoti, nazīti, ja? Viss pildspalvu, kompjūteri, tas viss ir inženieru darbs. Jauniešiem, kuri pašlaik vēl nezinu, ko viņi grib dzīvē darīt un svārstās starp jautājumu braukt uz īriju vai nebraukt, es domāju, ka viņiem ir jāpaliek Latvijā. Jo Latvijā ir ļoti daudz iespējas, kur attīstīties un pilnveidoties. Galvenais ir pašiem kaut ko gribēt un sākt darīt. Un ja viņi sev pierādīs Latvijā, tad viņi arī saņems vēl lielāku algu nekā aizbraucot uz īriju.